Vakar Okārtes akadēmijā notika saldējuma ballīte ar sen gaidītiem ciemiņiem. Kā zināms, pirms ballītes ir kārtīgi jāsapucējas. Es paņemšu sīpolus. Ej, galīgi! Šis ir krūts, tikai viņš diezko tīrs nav. Vīnogas ir. Man parūgdavoju. Izrāpot zaļais cilvēks. Viņa teica baltāk un spīdīgāk. Klausies, zini, ko izdaram? O! Bailīgi. Man to tur vajag ņemt, jā. Pamēģināt. Sabiedēt visu. Būšu medmāsa. Šajā brīdī viņi vēl nenojauta, kādus ciemiņus gaidīt. Smieklīgi bija saģērbties, un tad baigi labais pārsteigums bija. Es vispār nebiju tas gaidīgs, vispār absolūti nemaz tā forša. Un vēl saldējumu nāk iekšā. Jā, tā esam saldējumu kokteļus? Jā! Davai. Tu arī atpasties, kā tu ķekari. Kas man gatavo saldējumu kokteļus? Skatītāji tagad čatā jautā, kur Rīgā esot vislabākais saldējuma kokteils. Protams, ka Okārtes akadēmijā. loģiski. Protams, ka saldējums tajā. Nepazaliet spunu. Galvenais paceļam glāzes par tiem, kas ir atnākuši šodien pie mums. Par mūsu labējiem. Viņi joprojām ir ar mums. Labi, ka bija tīrā ballīte, tāpēc, ka man gribējās kaut ko vēsu, jauku tā.